Labs šis vakars, labs šis brīdis, lai ir tavās mājās. Vakardien es pastāstīju stāstu par kādu daudzbērnu ģimeni un viņu piedzīvojumiem. Šovakar, lai top stāsts par kādu mazo zēnu, kurš auga viens savā ģimenē. Šī puisīša tētis bija tajā vakarā komandējumā. Viņš bija devies uz ārzemēm. Viņa ceļš uz mājām vestu tikai pēc mēneša. Savukārt mamma jau no agra rīta bija devusies uz darbu un bija pienācis vakars. Puisītim tā bija visai garlaicīga diena, jo tajā rītā, tajā dienā, arī vakarā, gandrīz katru brīvāko brīdi lija lietus. Puisītis, kā nu varēja, to dienu aizvadīja pēc saviem labākajiem ieskatiem, paradumiem un priekšstatiem. Puisīti tajā laikā pieskatīja viņa vecmāmiņa. Vecmāmiņai tā nu bija noticis, ka tajā dienā bija mazāk veselības, un puisītis sajutās viens. Tā kā pamazām tuvojās gulētiešanas laiks, un puisītis gaidīja mammu pārnākam no darba, viņš izdomāja, ka pirms tam piezvanīs savam draugam un painteresēsies, kāda viņam ir bijusi šī diena. Tā viņš arī darīja. Tajā brīdī, kad viņam izdevās sazvanīt savu draugu, izrādījās, ka tas bija tieši pasaciņas laiks šajā ģimenē. Un puisītis paspēja vien pajautāt savam draugam, kā tev klājas, līdz sadzirdēja, ka šis ir pasaciņas laiks un klājas labi. Puisītis klusiņām teica savam draugam, vai arī viņš var paklausīties pasaciņu, uz ko drīz jau pēc brīža saņēma atbildi, protams, lūdzu. Un tā puisītis ieslēdza skaļruni un klausījās. Tajā brīdī, kamēr tika stāstīts vakara stāsts, pēkšņi atvērās durvis un ienāca pa tām puisīša mamma. Viņa pienāca klāt un jautāja, ar ko tu runā tik vēlā stundā? Un viņš atbildēja, es klausos pasaciņu. Drauga tētis to stāsta. Mamma sasveicinājās ar draugu ģimeni un jautāja, vai arī viņa varētu paklausīties pasaciņu. Tā nu sanāca, ka tajā vakarā, kamēr vecmāmiņa bija iesnaudusies, bet puisītis bija piezvanījis draugam, mamma pārnākdama no darba kopā ar savu dēliņu klausījās drauga ģimenes vakara pasaciņu. Viņi klausījās un priecājās par to iespēju un laiku, ka var arī šādi brīvos brīžus pavadīt kopā. Mamma pieglaudās savam dēlam tuvāk un uzmanīgi klausījās vakara stāstā. Un tā nu notika, ka viņi nebija vienīgie, kas klausījās šo stāstu, jo brīdi vēlāk iezvanījās mammas telefons un zvanīja puisīša tētis. Kad viņš uzzināja, ka viņa ģimenīte klausās vakara pasaciņu, ko stāsta drauga ģimenes tētis, viņš sacīja, vai arī viņš varētu paklausīties. Tā nu notika tajā vakarā, tajā dienā, kura bija visai pelēcīga un garlaicīga dēļ lietus, vakars izdevās īpaši skaists. Viņi visi kopā klausījās drauga tēta vakara stāstā savai ģimenei. Par ko gan bija drauga ģimenes tēta vakara stāsts? To es jums pastāstīšu jau rītvakar. Varu pateikt mazliet priekšā. Tas būs stāsts par kādu mazu vai ne gluži mazu, bet noslēpumu. Tas būs stāsts par sirdsapziņu. Šovakar jau visai vēls. Un domāju, arī tev, arī tavam brālim un māsai miedziņš jau klāt. Tāpēc teikšu ar labu nakti un uz tikšanos jaunā vakarā un jaunā stāstā.